Ir otrdienas vakars un pulkstens rāda ceturksni pāri 11. Tieši pirms 10 minūtēm Rīgas lidostā ielidojas lidmašīna ar Londonas Olimpisko spēļu Latvijas delegācijas pārstāvjiem. Viņu vidū arī ogrēniete Agnese Pastare, kas savā sportiskajā karjerā pirmoreiz sacentās ar 200 pasaules labākajām soļotājām. Šobrīd jau emocijas ir beidzot mājās, jo visu dienu pavadītu ceļā. Bet tā varbūt nedaudz par īsi bija laiks tajā olimpiādē, jo aizbraucu uz beigām un vēl gribējās palikt, izbaudīt kaut ko, paskatīties. Tā, bet, prieks par padarītiem. Kas būs, ja mājās pārvedīsim medaļu? Tā par sagaidīšanu un apsveikumiem lidostā smējoties saka Agneses treneris Georgs Gutpelts. Ar audzēknes veikumu viņš esot apmierināts, bet, kā pats saka, Agnese vēl parādīs savu labāko sniegumu. Kādas jums bija emocijas, kamēr Agnese startēja? Ko Agnese startēja? Gribējās viņai teikt, lai viņa iet mazliet lēnāk, jo saprotiet, automašīna, lai sāk braukt, nekad nebrauc ar 5. ātrumu. Viņa brauc ar 1., 2., 3., 4. un 5. Bet, ja sāk ar 3., 4. un 5., tad kaut kur plīst nost. Un arī mums tā iznāca, ka Agnese jūtās ļoti labi un domāja, nu tik īstais brīdis, bet acīm redzot, vajadzēja savas emocijas savaldīt. Sākt mazliet no sākuma lēnāk soļot, tad būtu rezultāts bija. Katrā ziņā Latvijas rekords būtu bijis 100 punkti. Bet, tas nekas, nākošais būs. Sacensību dienā pēc pirmajiem 2 kilometriem Latvijas soļotāji bija starp 20 labākajām sportistēm, ieņemot 18. vietu. Savukārt distances beigās viņa bija 27. Tomēr pirms paša finiša, apkopojot spēkus, ogrēnietei izdevās apsteigt 3 konkurentes. Rezultātā Agnesei godam izcīnītā 24. vieta. Es domāju, vislielākais iegūms ir pieredze. Tās tādas sacensības, ko vienkārši nevar tā aizmirst vai nedot nekādu efektu, tas, kas esmu piedalīsies. Un arī tās emocijas, ka tas vēl pastiprina to vēlmi uzlabot savu sniegumu. Nekāda liela atpūta gan nebūšot. Jau nākamajā dienā pēc atlidošanas Agnesei ar treneri ierastā sportista ikdiena, jo turpinās gatavošanās sezonas sacensībām. Savukārt runājot par nākamajām olimpiskajām spēlēm, kas notiks Rio de Janeiro 2016. gadā, mērķi esot jau skaidri – tikt un uzrādīt daudz labāku rezultātu. Es domāju, ar Agnesi mēs visi to viedu varam izdarīt, pat sastrīdēties vēl dažreiz. Laura Liepiņa, Zanta Reško, Ogres televīzija.